Bieži vien ceļš uz vecāku atbildīgu rīcību iet caur sirdi, jo sirdī sēž bērns, bieži vien skolēns, kurš diktē savus noteikumus. Un vienā dienā atskan jautājums: klausieties, veči, mēs nevaram pāriet uz LED lampām? Un rodas stāsts, par kuru ir vērts pastāstīt šovakar. Mūsu stāsta galvenā varone Marta pirms pavisam neilgu laiku savā dzīvoklī nomainīja visas spuldzītes, kas tērē līdz pat 9 reizēm mazāk elektroenerģijas nekā iepriekšējās. Un tādējādi Marta un viņas ģimene ir ietaupījuši ievērojumu naudas summu, kā arī ir kļuvuši videi draudzīgāki. Tas jau vairs nav nekāds noslēpums. Būt zaļākam un domāt par atbildīgāku dzīvošanu pret vidi ir ne tikai zaļi un labi, bet nu jau arī stilīgi. Jo pēdējā laikā cilvēki pat sacenšas, kurš spēj būt zaļāks. Arī pavasara ģimene jau ilgāku laiku domāja un atzina, ka ikdienā daudz nedomājot sanāk patērēt diezgan dabas resursu. Un tad mēs arī kaut kā aizdomājāmies, varbūt, kad ir kāds veids, kā var arī šo elektroenerģiju taupīt un varbūt mazāk kaitējumu dabai nodarīt. Un tad mēs sākām interesēties apkārt, kas ir mums draugiem, kas ir paziņām. Jau labu laiku tiek runāts par kvēlspuldžu ēras beigām, par to, ka tās nomainīja energoefektīvās spuldzes un jau lēnām arī tās no tirgus cenšas izspiest LED spuldzes. Es atcerējos, kad man ir draugs Rudolfs, kurš strādā ar elektrotehnikām, viņš tirsniecībā, un es iedomājos, ka varbūt viņš var kaut ko ieteikt, jo man pirmā pieredze ar LED lampām nebija diezgan pozitīva, teikšu atklāti. Jo mēs vienkārši aizgājām uz veikalu, nopirkām spuldzīti, ieskrūvējām un priekšnamā. Un šis efekts nebija tāds, kādu mēs gribējām. Tā spuldzīte maksāja kaut kādu 4 lati, un teikšu atklāti, es nebiju apmierināta, jo man likās, ka pa tumšu, pa drūmu tas viss. Es pats arī nebiju ļoti liels speciālists šajā nozarē, bet sāku interesēties. Man bija pazīstami cilvēki, kas nodarbojās šajā sfērā. Un viņi mums piegādāja tādu interesantu ierīci, saucās Watsons. Un ar viņu varēja izmērīt šos enerģijas patēriņus. Kā rezultātā vienkārši sapratām, ka no tām LED lampām patiešām ir liela jēga, tie ietaupījumi ir tiešām lieli. Joprojām daudz uzskata, ka LED spuldzes, tā arī energoekonomiskās spuldzes nesniedz vajadzīgo krāsu temperatūru. Otrs jautājums, kas būtu priekš sevis jāsaprot, ir, cik siltu vai kādas krāsas to gaismu mēs gribam saņemt. Tiesa gan dažādi psihologu pētījumi viennozīmīgi apliecina to, ka mājās atrodoties mūsu gaismas intensitāte ir apmēram 18 līdz 25 luksi, un tas, kas patīk tajās miera stundās, ir šie siltie toņi 2700–3000 kelvini. Mēs zinām, cik spilgti spīd 60 vatu spuldze, cik spilgti spīd 100 vatu spuldze. Tad tas, kas būtu jāsaprot, ir, cik lielu gaismas apjomu konkrētajā telpā mēs gribam iegūt. LED patērē līdz 90% mazāk elektroenerģijas nekā parastā kvēlspuldze. Atšķirībā no parastās kvēlspuldzes, LED spuldze sasniedz vēlamo efektu, bet tā nesakarst un tādējādi enerģiju velti netērē. Tā sarežģītība slēpjas tajā, ka viena un tā pati LED spuldze pie 8 vatiem spēj izstarot gaismu, kas ir ekvivalenta 40 vatu spuldzei un gaismu, kas ir ekvivalenta 75 vatu spuldzei. Mēs redzējām paši pēc tām spuldzēm, ka tas apgaismojums ir savādāks. Piemēram, virtuvē tās spuldzes, kas ir ieskrūvētas, viņām ir tāds īpatnējs tonis, kā es saku, tāds mīlīgs tonis, jo viņi to virtuvi padara tādu ļoti omulīgu, mājīgu, tādu sirsnīgu. Rudens vakaros man patīk, piemēram, pērļot, visādi rokdarbi. Man vajadzīgs ļoti labs tas apgaismojums, tāpat es esmu studente, es mācos, man arī tas apgaismojums ir diezgan būtisks, jo tas acis tomēr piekūst un tā. Un tad viņš arī attiecīgi atrada visādas lampas man piemeklēja, lai es būtu apmierināta. Martas dzīvoklī visas spuldzītes ir nomainītas uz LED. Daudzus noteikti interesēs spuldžu cena un ietaupījums, kādu tās rada. Sākumā mēs vidēji mēnesī, tāds vidējais elektroenerģijas patēriņš mums bija rēķins ap 25 latiem. Šobrīd ar LED lampu ielikšanu visā dzīvoklī tas rēķins ir samazinājies zem 20, 15 un drusku vairāk. Mēs esam izrēķinājuši, ka tad vidēji mums mēnesī kaut kādi 7 plus mīnus lati ietaupās, un tās LED lampas, kas mums šobrīd visas dzīvoklī ir, atmaksāsies kaut kur vidēji 3 gados.
Iespējams, ka LED spuldzes mūža garums kādam var šķist mistiski uzburts skaitlis, tās kalpojot no 7 līdz pat 15 gadi un vēl vairāk. Salīdzinot ar kvēl spuldzes šķiet tā mazliet neticami, jo tā 7 gadu laikā būtu jānomaina vismaz 60 reizes, un te vien jau var pareiķināt starpību kaut naudā. Tā lielākā starpība starp ekonomisko spuldzi un LED ir, protams, tajā patērētajā elektroenerģijas apjomā. Jebkuru ekonomisko spuldzi var aizvietot ar LED, samazinot elektroenerģijas patēriņu 2 reizes. LED spuldze ir vidē draudzīga. Visā LED spuldzes dzīves ciklā, sākot no ražošanas līdz tās realizācijai, ieskaitot tās izmantošanu un utilizāciju, vides kaitējums ir vismazākais salīdzinājumā ar jebkuru citu alternatīvu mākslīgo apgaismojumu veidu. Pamatā ir tā, ka šīs ekonomiskās tautā sauktās spuldzes, viņu viena no sastāvdaļām ir dzīvsudrabs. Dzīvsudrabs, es domāju, ka neprasa komentāru. Eiropas Savienība maksā atsevišķas subsīdijas pārstrādātājiem. Viņas nepieciešams speciāli pārstrādāt, jo viņas satur ne tikai dzīvsudrabu, bet arī bīstamas gāzes, veselībai kaitīgas. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies uz LED, tad tā situācija ir pilnīgi pretēja. Galvenā LED sastāvdaļa ir alumīnijs, un alumīniju var pārstrādāt. Tas nav lēti, tāpēc tas bija vēl viens no aspektiem. Man nācās diezgan, ne tikai mani vajadzēja pārliecināt, bet man vajadzēja pārliecināt arī vecākus, jo tā bija viņu investīcija. Un tad mums tur parādīja to pirmo mēnesi, kad mēs bijām ielikuši. Tur varēja redzēt, ka tiešām tas rēķins samazinās. Un tad mēs tiešām nolēmām, ka šī investīcija ar laiku mums atmaksāsies. Tad mēs izlēmām, ka tiešām tas ir tā vērts un nomainījām tās visas spuldzes. Protams, tas lēts prieks nav. LED spuldzes degot neizdala ultraviolētos un infrasarkanos starojumus. Tā nerada līdztekus apgaismojumam siltumu un līdz ar to nevēro globālo sasilšanu un, protams, tā patērēto elektroenerģiju pārvērš tikai gaismā. Patērējot mazāk elektroenerģiju, tiek samazināti izmeši un citi kaitējumi, kas rodas elektroenerģijas ražošanas procesā.